Sveicināts manā YouTube kanālā. Mani sauc Matijs Jākubsons, esmu ģitāras skolas pasniedzējs. Ja tev ir interesi apgūt ģitāru spēlēju, var sazināties ar mani sociālajos tīklos. Šajā video es tev pastāstīšu par to, kas ir alterētā gamma, un došu arī konkrētus 3 piemērus muzikālus, kurus tu vari pievienot savā vārnīcā, lai sāktu šo gammu izmantot jau improvizējot, varbūt sacerot savus solo. Šis video sastāvēs no 3 daļām. Sākumā es vienkārši aktualizēšu šo tēmu un paskaidrošu, kas tad īsti ir šī gamma. Pēc tam es nodemonstrēšu vingrinājumus, kurus tu varētu paspēlēt, lai jau veidot priekšstatu par to, kā šo gammu spēlēt pa visu grifu. Un jau spētu saskatīt mazliet sīkāk šos elementus, kurus var atrast šajā gammā, konkrētāk arpēģijas. Un trešajā daļā es tev parādīšu 3 praktiskus piemērus, kurus tu vari apgūt un pievienot savai vārnīcai, lai sāktu izmantot šo gammu muzikālā veidā savās improvizācijās vai arī sacerot savus solo. Alterētā gamma ir viens no populārākajiem līdzekļiem, ko izmanto džeza improvizācijā. Protams, ne tikai džeza improvizācijā, to var izmantot pēc saviem priekšstatiem, kā tev liekas estētiski, bet primāri runājot par džeza mūziku, tad tā ir viena no populārākajām izvēlēm, kur izmanto, lai apspēlētu dominantus septikordus, nereti tieši alterētas dominantus septikordus. Un viens no galvenajiem iemesliem ir tāds, ka šī gamma sevī iekļauj informāciju, kuru ļoti labi spēja izcelt šīs te alterācijas. Ja mēs paņemtu solo alterēto gammu, mums ir nots sol, kur mēs varētu uztvert kā šī akorda tonika, un spēlējot šo gammu, mums veidojas pakāpes, kas ļoti labi izceļ šīs alterācijas. Mums ir pirmā pakāpe, bemol 9, diez 9, trešā, bemol 5, diez 5 un bemol 7. Mēs redzam, ka mēs šajā gammā ir gan dominants septikorda terca, gan 7. pakāpe, bemol 7 un liela terca, kā arī kopā 4 alterācijas. Un tā ir varbūt viena no galvenajām argumentācijām, kāpēc tu gribētu tieši šo gammu izmantot. Šī gamma ir ļoti, teiksim tā, universāla, jo viņa jau iekļauj ļoti populāras alterācijas, kurām tu varētu saskarties, ja tu spēlētu džeza mūziku. Tad mazliet par teoriju runājot savā būtībā, ja tu gribi nospēlēt solo alterēto gammu, visu, ko tu dari, tu īstenībā pat viņu spēlē la bemol melodisko minoru. Vienkārši, ja mēs šajā la bemol melodiskā minorā izmantojam 7. notu pēc kārtas, kā notu, kur mēs uztveram kā galveno, un no viņas sākam šo pašu gammu spēlēt. Tad mēs to saucam par alterēto gammu. Tā savā būtībā ir melodiskā minora 7. moda. Ja tu vēl ne līdz galam saproti, kā strādā modas, papēt man YouTube kanālu, man ir arī citi noderīgi video par šo tēmu. Šajā video es neiešu smagāk tajā, bet tas būtu viens no teorijas punktiem, kuram es mazliet pieskāros, lai tev veidot jau dziļāk izpratni par to, kas šeit notiek. Tad par šo te alterēto gammu, viņu nereti izmanto apspēlēt dominantus septikordus, kur ir tieši alterēti. Varbūt kādreiz es redzēju tāds akords kā G7, diez 5 vai G7 bemol 5. G7, diez 5, diez 9. Ar vienkārši G7, diez 9. Un tā. Tad šīs būtu tādas populāras situācijas, kur viņu izmantot. Un šīs alterētās gammas tā funkcija ir tāda, ka viņi rada spriedzi. Viņi rada tādu enerģiju, kuru prasās atrisināties. Ja mums būtu šis pats sol, piemēram, sol 7, diez 5 dominants septikords, viņš visticamākais, piemēram, muzikāli tāda praktiska situācija, kur viņš varētu atrisināties, būtu vienkārši uz do minoru. Mēs pat varam ieklausīties, šis ir tas akords. Un te viņš atrisinās do minorā. Un tieši tāpat mēs akordu vietā varētu vienkārši spēlēt šo gammu.
es vienkārši atrisināju uz do minoru. Minors septiņu džēza mūzikā nerad apspēlē arī ar dorisko notu. Vienkārši tādu zināt. Lūk, tas ir tā mazliet par teoriju. Tad nākamais ir tīri praktiski, pirms mēs runājam par kaut kādām muzikālām aplikācijām. Tas, ko tev darāt zināt, ir vismaz pāris veidi, kā šo gammu nospēlēt. Tad es teiktu, viens no visvienkāršākajiem būtu apgūt šādu septiņnošu kombināciju. Uz sastās stīgas es nospēlēju 3, 4, 6, 7. Un uz piektās stīgas es nospēlēju 4, 6, 8. Okay? Kas ir parocīgi apgūstot tieši šo mazo geometrisko paterni, to var tā nosaukt, tad tu viņu vari dublēt pēc tam no tās pašas notas sol arī oktāvu augstāk, saglabājot tieši tādu pašu geometriju. Un arī šeit no notas sol vēl vienu oktāvu augstāk. Un tas, ko iegūdi kā šo gammu nospēlēt pa visu grifu diezgan plašā reģistrā. Tas varētu būt pirmais, ko tagad varētu pierakstīt. Ja tev vajag patiņu šo video atpakaļ, es nodemonstrēšu vēlreiz lēnām. Šīs ir tās notas. Ko tur nospēlēt solo augšā. Tas būtu tāds ļoti vienkāršs veids, kā dabūt jau šo gammu tādā līmenī, kur tu sākt improvizēt. Un apspēlēt šo harmonisko secību tā, ka pār sol akordam tu spēlē šo gammu un pār do minoram tu spēlē vai do minoru pentatoniku vai arī dorisko gammu. Sākumā pat tā nav slikta doma, ja tu to sāc vēl brīvāk, vispār neizmantojot ne backing track, ne looper, vienkārši brīvi paspēlējot, piemēram, šo gammu, un pēc tam pārslēdzoties uz do minoru pentatonikas gammu vai do dorisko gammu, vienkārši lai tu sajustu šo atšķirības starp spriedzi un atrisinājumu. Šeit būtu pāris ļoti vienkārši piemēri, lai tu mazliet dzirdi, kāds izklausītos trendiņi, tādā kā trendiņu muzikālajā režīmā. Un nākamais, ko es piebildīšu mazliet arī par tādu kā teorētisko lietu, es varbūt to saukšu drīzāk kā tādu kā nerakstīto likumu, jo tas nav īsti kaut kas atbilst pēc teorijas. Ir šis moments, ka ja tu spēlētu kaut vai šo pašu paternu vai arī citos veidos, tad nereti tas, kas tiek darīts, ir, ka tu piemet klāt arī vienkārši dabisku piekto pakāpi spēlējot. Tā vietā, lai spēlētu vienkārši. Tad šeit, kad es spēlēju šo pirmo notu uz piektās stīgas, es pielieku klāt arī notu re, kas ir pret solitu. Tīri kvinti. Un tādējādi tas, ko tu iegūsti to darot, ir tev ir 4 notas uz vienas stīgas un 4 uz nākamās. Tīri kvinti ir ļoti neitrāls intervals, un viena no priekšrocībām, ja tev ir vienāds nošu skaits uz katras no stīgām, spēlējot, piemēram, ģitāru, ir tas, ka, ja tu spēlē 4 celdēt taksmērā, bieži vien tu vari daudz brīvāk justies, veidojot savus frāzējumus, jo kādreiz tu jūti, ka tuvojies, tev būs stiprais sitiens uz kādu no akordu skaņām, bet tu jūti, ka tu esi pa ātru atnācis, ja tev ir šī viena ekstra nots, ko tur ielikt, tad viņi tā ļoti forši izmantot, lai paslīdētu pāri. Pamēģinam tagad nospēlēt šo pašu gammu, pievienojot šo ekstra notu re klāt, ja kvintu.
Tālūk, šis ir par tādu visvienkāršāko veidu, kā tu vari sākt jau izmantot šo gammu. Un varbūt, ja tu esi iesācies un tev ir sajūta, ka tev ir daudz informācijas, šis ir pilnīgi pieteikams. Bet, ja tu gribi veidot dziļāku priekšstatu, tad nākamais solis to ceļojumā būtu tas, ko es jau pirms tam minēju, ka ir labumā melodiskais minors. Tad pajautāt sev, vai tu vari tāpat kā mažoru gammu nospēlēt, tu visu griftu var nospēlēt arī melodisko minoru. Un, ja tu to vari izdarīt, tad tajā mirklī tu vari izdarīt tā, ka tu saproti, ka tā ir alterētā gamma, ka tu izmanto šī minora 7. modu. Tāpēc tas tāds nākamais praktiskais vingrinājums, tev varētu būt nospēlēt visas 5 formas. Es viņus šeit demonstrēju, ja? Ja tu nezini, kā šīs formas nospēlēt, to pameklēt manā YouTube kanālā par melodisko minoru video, kurš to demonstrēja. Smalkāk, tad ir tāda ātra demonstrācija. Uz akustiskās ģitāras šeit nav pārāk ērda. Bet var arī nospēlēt. Un pēc tam arī šajās 5 formās paprovēt paimprovizēt un iemest klāt arī to ekstra noturē. Tālāk nākamais solis būtu šo gammu mazliet panalizēt sīkāk, lai saprast, kas tur veidojās, jo nākamais solis būtu šo gammu mazliet papētīt smalkāk un saprast, kādus elementus tu viņā vari atrast. Un tāds vienkārši praktisks uzdevums, kur tagad var pamēģināt kopā ar mani izspēlēt, ir no katras šīs gammas pakāpes nospēlēt 7-kordu arpēģiju. No sola mums veidojas pusmazinātās 7-kordu arpēģiju. No nākamās notas mums veidojas minoru 7-kordu ar mažoru 7 arpēģiju. Nākamās minoru 7-kordu arpēģiju. Tālāk mažoru 2-5. No mažoru 7-kordu ar 2-5. Tad nākamie 2 no šīs notas ir dominants 7-kords un nākamās arī. Un tad ir Fā pusmazinātais. Un tad mēs arī, kā mēs sākām ar solu pusmazinātu arpēģi arī šeit. Nu, tāds vienkārši vingrinājuma veidā tu varētu iet arī tālāk, atkal, kur ir labamo minors ar mažoru 7, stipamolu minors. Laikam no šīs notas mēs spēlējam mājas 7 diez, 5 arpēģiju. Un šeit vēl nospēlēt arī dominants 7-kordu arpēģiju. Te jau mēs esam mazliet ārā no šīs formas nosacīti, līdz ar to tas būtu punkts, kurā mēs apstātos. Tad tādā, ja tev vajag lēnām, tu vari vai nu platīt video atpakaļ, šeit es nodemonstrēšu ļoti lēnām, ļoti tā izceļot šīs arpēģijas. Tātad mēs varam secināt, ka, ja mēs spēlējam arpēģijas, izmantojot šo gammu, mēs iegūstam 7 tādas ļoti interesantas skanošas arpēģijas. Mums ir pusmazinātā 7-kordu arpēģija, minora 7-kordu ar mažoru 7, minora 7-kordu arpēģija, mažoru diez 5, no mažoru 7 diez 5. 2 pēc kārtas dominants 7-kordu arpēģijas. 2 pēc kārtas pusmazinātās 7-kordu arpēģijas. Un teorētiski šīs visas var izmantot improvizācijā. Tas jautājums vairāk ir par to, kā to darīt muzikāli.
Un tas jau ir daudz nopietnāks jautājums, jo tur ir ļoti daudz šī mūzika jāklausās un jāveido savus priekšstats, kas tev liekas interesanti un tā. Vēl viens vingrinājums, pirms es noslēgšu ar 3 muzikāliem piemēriem, ir tāds, kurš, manuprāt, ir ļoti svarīgs vingrinājums, kad tu improvizē. Tāda lieta, kas ļoti bieži tiek izmantot džeza mūzikā, ir, ka tu pārslēdzies starp arpēģijām, intervaliem un gammu. Un, lai tu labāk saprastu, ko es ar to domāju, pamēģini nospēlēt šādu vingrinājumu. Nospēlēt šo arpēģiju uz augšu, un tad no sola. Un tad uz leju ej, kamēr sasniedz nākamo noti pa gammas skaņām. Šāds vingrinājums. Un tad no šīs notas atkal arpēģiju uz augšu, gammu uz leju un tā līdz pat formas augstākajai notī un atpakaļ. Un šis vingrinājums palīdz veidot šo saikni un redzēt, ka improvizācijā redzēt šos dažādos muzikālos elementus. Izspēlējam kopā ļoti lēnām. Un atpakaļ no otra gala. Šāds tā vienkāršs vingrinājums. Vienkārši tādā ziņā, ka viņš ir elementārs, tādā ziņā, ka viņš sastāv no elementiem. Varbūt ne vienkārši tādā ziņā, ka tev uzreiz viņš varētu sanākt. Un ja tu arī nesaprati šo, kas šeit notiek, tas nekas, ja saprati forši. Jebkurā gadījumā šī doma, kad arī skaties šos video nodarbības, ir, lai aktualizētu šīs tēmas. No šī video var paņemt kaut vai vienu lietu vai vienu atziņu, pie kuras to praktiski strādāt, vai arī aizdomāties, tas jau ir labi. Pārējo tur uztvert kā bonus informāciju, un tas ir normāli arī, ja tu kaut ko uzreiz nesaproti. Ir lietas, kuras tu uzreiz saprast, tad ir lietas, par kurām vajag mazliet padomāt, kādu nedēļu, 2. Un tad ir tādas lietas, kuras diezgan ilgi ir jādomā, kamēr viņas sāk sanākt un jāpraktizē. Un arī šāds tev vingrinājums varbūt īstenībā tev vajadzēs diezgan daudz laika, kad viņš šajā vienā formā nospēlēt, bet es to atklāšu nelielu noslēpumu. Ir arī pārējās formas un ir arī citas tonalitātes. Un, ja tu vēlies justies ērti ar šo gammu, tāpat kā ar kur citu gammu, tad tur jāvēl diezgan ievērojams laiks, kas savukārt noved pie jautājuma, vai tev šīs tēmas ir aktuāls. Jo, ja tu šo uztver vienkārši kā mentālu vingrinājumu, tad tas varbūt arī ir labi, bet ir ļoti svarīgi, ka tu zini, ka tu gribi izmantot praksē, jo tēm ir tāds praktiski, to izmantot, tā motivācija izmainās galvā. Ja tu, piemēram, nezinu, vai tu to izmantos praksē vai muzikā, tad tu varētu domāt, kāpēc man to darīt un tā. Bet ja tu jau mazliet pamēģini dabūt ātri lūpā, ieliec viņu improvizācijā, tu sāc secināt, kādu efektu tu vari panākt ar šīm skaņām, un tad jau tā spēle kļūst pilnīgi citādi. Noslēgumā es parādīšu 3 praktiskas muzikālas frāzes. Un mazliet arī pakomentēšu par viņām. Pirmā frāze būtu, manuprāt, ļoti populāra. Tas, ko mēs darām, tā kā tas, ko es teicu, ka sola alterētā gamma ir lā melodiskais minors, tad šeit arī mēs šo arpēģiju nospēlējam. Šāda te frāze. Un šeit ir svarīgi, ka tu šo apgūst pēc dzirdes. Ja tev ir vajadzība pēc taba, tad es tev ieteiktu padomāt, ko tu īsti gribi attīstīt savu dzirdi, jo redzi, kā ir, ja piemēram šeit demonstratīvi, tu pat redzi, tu vari apskatīties, tu vari patīt atpakaļ video, uzlikt lēnāku playback speed un tev pat skaidro to kontekstu.
Cits līmenis būtu, ja tu, piemēram, klausies kādus savus mīļākos džeza albumus, un tas notiek tik ātri un muzikāli, varbūt tā frāze vienkārši parādīsies vienā vietā, un pēc tam viss tālāk viņa tur būs kaut kas pavisam cits, tad tev ir jātina atpakaļ, tā viena smalkā vieta jāpalēnina un tā. Tas arī būtu līmenis, uz kur tiekties, bet šeit es tomēr gribētu rekomendēt, ka mēģini apgūt pēc dzirdes un pats uzrakst tabultūru. Tas varbūt būs daudz lēnāk, bet tavs ieguvums būs daudz lielāks. Nu, tad šī frāzes mazliet arī var pakomentēt. Par šo frāzi runājot, varbūt jau ievēroju šo te. Tas ir vienkārši la bemol minor 3, kad mēs vienkārši iesākam ar šo notu. Tas, kas šeit tālāk notiek, līdzīgi kā iepriekšējā vingrinājumā, es demonstrēju, kad kombinējās arpeggi ar gammu, kur mēs sākam ar arpeggi, ja? Šī frāze skaisti arī ilustrē to, kā arpeggis ar gammām var draudzēties savā starpā. Tāds mazs piemērs. Nākamais solis šajā frāzē būtu, ka tu jau pamēģini izmantot muzikāli un, kad jūties ērti, varbūt pat atrast arī citās vietās uz gribu. Nevis tikai šeit, bet arī te. Un te. Un šeit. Un arī šeit. Es atgādinu, man arī ir citi YouTube video, kurus stāsta par to, kā spēlēt gammas pa visu grifu un tā tālāk. Un šīs lietas viņām ir sistemāti apakšā. Varbūt, ja tu vēl līdz šim to neesi sapratis, tad nav tā, ka es no zila gaisa ko izdomāju, kā šīs formas nospēlēt. Tam visam ir apakšā lietas, kuras izprotot, tu vari atvieglot savu apgūstu procesu, jo tev nav kaut kādas neskaitāmas lietas, kas savā starpā nav saistītas. Tu sāc redzēt, kā šīs visas lietas saistās kopā. Tā, nākamā otrā frāze vairāk ir gamveida kustība. Ja tev nesanāca uzreiz nospēlēt, es nospēlēšu krietni lēnāk. Vēl lēnāk. Varbūt jau es dzirdēju kaut kādas variācijas šajā frāzē, ka, piemēram, nevis, piemēram, priekš manis tā ir tā pati frāze, vienkārši maz citu variējumu. Var arī, piemēram, darīt nevis tā. Kaut kas ļoti līdzīgs, es vienkārši šeit pieliku to ekstra notu rē klāt. Reizēm, ja tu negribi sākt no tonikas, kas saprotam lieta, ar pirmās pakāpes sākt reizēm un vēl stipro sitens, mazliet var asociēties kā tāds studentu variants, bet tas, ko tu vēl var darīt, ir nevis, bet spēlēt nākamo gammas notu un aizturēt viņu mazliet ilgāk. Nevis, piemēram, bet jā, tas uzreiz izklausās interesantāk. Vai arī viņu, ja tu spēj atklāt šo reģistru, turpināt vēl arī oktāvu zemāk. Vēl akordu nospēlēt. Es tev parādīju vienkārši pāris šīs idejas, kas notiek šī frāze, viņa nevienmēr nozīmē, ka tu būtiski spēlē notu pa notī. Jo tu ilgāk spēlēsi, jo tu vairāk varbūt sāksi izprast, kā viņas spēlēt dažādās vietās, varbūt dažādām variācijām un tā tālāk. Tas ir par šo te otro frāzi. Nu, un tad noslēgumā trešā frāze, kuras nodemonstrēšu, izmanto vienkārši arpeggi, kuru var atrast šajā gammā. Kā jau mēs izspēlējam caur šīs arpeggis, kurus var atrast, ja? Daudz opcijas, no kurām izvēlēties, un viņas arī var miksēt kopā. Trešā frāze izmanto arpeggi, kuru var atrast šajā gammā. Kā jau mēs izanalizējām šīs arpeggis, kas veidojās, tad mēs izmantosim C mažoru septiņkodu arpeggi ar 25. pakāpi. Un tā vietā, lai viņu spēlētu uzreiz, ko arī var darīt,
Mēs viņu sāksim tādu mazu gamveidu ieskrējienu. Lēnāk. Vēl lēnāk. Un vēl lēnāk. Un no šīs notas, ko dari tālāk, tas jau ir tavs fantāzijas lidojums. Nu, lūk, tas, ko tu vari pamēģināt, ir kaut kādā treniņu variantā šīs frāzes paspēlēt ne tikai pa visām formām, bet pārslēgties no vienas frāzes uz citas, vai vismaz atkārtot vienu nākamā, lai tu pierod viņas saglabāt sev atmiņā. Tad visas 3 frāzes mums ir ļoti daudz informācijas šajā vienā video pierakstu, to visu tu vari kladē un esi pacietīgs. Turpini apgūt mūziku muzikāli, improvizējot, un ja tev šis video likās noderīgs, vari atstāt kādu komentāru un abonēt manu kanālu. Atā!